Salīdzinot ar Eiropas un pat pasaules valstīm, Latvijas valstiskais mūžs ir īss, bet savas pastāvēšanas laikā Latvija spējusi pārdzīvot dažādas varas formas – demokrātiju, autoritārismu, divas okupācijas un pat diktatūru. Šī filma būs stāsts par Latvijas pirmajiem neatkarības gadiem, par demokrātijas laiku, ko tautā sauc par saimnes, ja partiju laikiem, un autoritāro režīmu, ko mēs dēvējam par ulmeņlaikiem. Pirmais pasaules karš kļuva par pagrieziena punktu gan Latvijas, gan Eiropas vēsturē. Tā bija pavisam cita Eiropa, kura veidojās 1918. gadā. Bija sabrukušas impērijas un izveidojušās pilnīgi jaunas valstis, kuru vārdus pasaule dzirdēja pirmoreiz, tostarp arī Latvija. Kara rezultātus juridiski noformēja Parīzes miera konference, kas uzsāka darbību 1919. gada sākumā, bet 28. jūnijā tika parakstīts Versaļas līgums. Tajā piedalījās tikai uzvarētāju valstis. Karā zaudējušo valstu pārstāvji uz konferenci netika aicināti. 1920. gadā izveidoja Tautu Savienību. Tā bija ASV prezidenta Vudro Vilsona ideja – radīt valstu organizāciju, kas rūpētos par miera sargāšanu un jauna kara nepieļaušanu. Politika Tautas Savienībā bija bāzēta uz tādiem augstākiem morāliem ideāliem un augstākiem morāliem principiem. Šāda politika bija ļoti patīkama un simpatizējoša jaunajām Eiropas valstīm, tā skaitā, protams, arī Latvijai, kas bija izveidojusies pēc Pirmā pasaules kara, jo tieši šādā starptautiskā organizācijā Baltijas valstis redzēja garantu savai neatkarībai un drošībai, kas, protams, bija galvenais iemesls, kāpēc Latvija Tautas Savienībā iestājās 1921. gadā. 20. gadsimta 20. gadi bija pretrunīgs, pilns dzirkstoša prieka un reizē rūgts laiks. Karš bija beidzies, kaut arī ik uz soļa atbalsojās tā sekas. Daudzu valstu ekonomikā sākas strauji augšupeja. Cilvēki priecājās, lauka dažādi mākslas un literatūras virzieni. Radio kļuva par masu saziņas līdzekli, attīstījās kino un fotomākslas. Demokrātija Eiropā tāpa īstam uzplauka pēc Pirmā pasaules kara, taču nedaudz vēlāk demokrātijai radās arī vislielākās briesmas. Mēģināsim noskaidrot, kāpēc tas tā notika. Uzskaitīsim, kādas ir demokrātiskas valsts vērtības un pazīmes. Par augstāko vērtību tiek uzskatīts cilvēks, viņa dzīvība un brīvība. Augstākā vara pieder tautai. Valsts pārvalde ir sabiedrības veidota un kontrolēta. Pilsoņiem ir vienādas tiesības vēlēt un tikt ievēlētiem. Pastāv vārda un preses brīvība. Darbojas politiskās partijas, bet nav iespējama vienas partijas vai ideoloģijas dominēšana. Ir opozīcija, kas darbojas likuma ietvaros. Arī nu pat brīvību ieguvusī Latvija gribēja būt demokrātiska valsts. 1918. gada 18. novembrī Latvijas valsts pasludināšanas akta laikā Kārlis Ulmanis teica: Visi pilsoņi bez tautas izšķirības aicināti palīdzēt, jo visu tautību tiesības Latvijā būs nodrošinātas. Tā būs demokrātiska taisnības valsts, kurā nedrīkst būt ne apspiešanas, ne netaisnības. Tikai brīvības cīņām beidzoties, pēc visas Latvijas zemes atbrīvošanas varēja domāt par pirmajām demokrātiskajām vēlēšanām valstī. Un tā 1919. gada septembrī tiek publicēts Satversmes sapulces vēlēšana likums, kas noteica, ka Satversmes sapulci ievēl vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās, piedaloties abu dzimumu visiem pilsoņiem, kas ir sasnieguši 21 gadu vecumu. Vēlēšanās drīkstēja piedalīties arī karavīri, kas jau bija sasnieguši 18 gadus. Es šodien atrodos Jāņa Misiņa bibliotēkā, un kā liecina šie informatīvie materiāli, arī tolaik jau politiskā reklāma sit augstu vilni. Piemēram, balsojiet par pirmo listu.
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija balstījās galvenokārt uz pilsētu strādniekiem, taču neaizmirs arī lauciniekus, jo cerēja, ka bezzemnieki un īpaši Latgales zemnieki balsos par LSDSP, jo šī partija visnoteiktāk uzstājās pret muižniekiem. Zemnieku savienības balss un galvenie vēlētāji bija lauku saimnieki. Sevišķi aktīvi pirmsvēlēšanu kampaņā iesaistījās partijas līderis Kārlis Ulmanis, dažkārt uzstādamies pat 4 mītiņos vienā dienā. 5 vācu baltu partijas, kas gribēja darboties Satversmes sapulcē, bija ļoti organizētas un saliedētas. Lai nepazaudētu spēkus savstarpējās cīņās, visas vienojās par kopēju sarakstu. Turpretī Krievu partijām trūka vienprātības. Latvijas Krievi izrādīja vāju interesi par politiku. Priekšvēlēšanu sapulces bija maz apmeklētas. Ebreji grupējās 2 blokos – apvienotajā ebreju blokā un cionistos. Šīs nesaskaņas jau tā skaitliski nelielo partijas spēku padarīja vēl vājāku. Un tā, politiskās aģitācijas apdullināti, cilvēki 1920. gada 17. un 18. aprīlī devās vēlēt Satversmes sapulci. Aktivitāte bija augsta, un tas liecina, ka cilvēki ticēja jaunajai valstī. Vēlēšanās piedalījās vairāk nekā 84% no kopējā vēlētāju skaita. Galvenā cīņa norisinājās starp sociāldemokrātiem un pilsoniskajām partijām. Visvairāk balsu ieguva LSDSP 38,66% un Zemnieku savienība 28,36%. Tas notika 1920. gada 1. maijā, kad Rīgā Vidzemes bruņniecības namā 150 deputāti pulcējās uz Satversmes sapulces pirmo plenārsēdi. Sapulci atklāja Tautas padomes priekšsēdis Jānis Čakste. Čakste bija tik liela autoritāte un goda vīrs, ka tika ievēlēts arī par Satversmes sapulces prezidentu. Satversmes sapulce kā pilntiesīgs Latvijas parlaments savas darbības laikā risināja jautājumus, kas bija aktuāli jaunajai valstī. Deputāts Rainis teica: Tagad priekš jaunas būves mums vajag vēl vairāk spēka nekā priekš ienaidnieka padzīšanas. Pirmo ministru kabinetu vadīja Kārlis Ulmanis. Viņš bija arī 3 iepriekšējo pagaidu valdību vadītājs un populārs kā spējīgs politiķis. Latvijas Republikas Satversmē ietverti 3 pamatprincipi – republikānisms, demokrātija un parlamentārisms. Par pamatu tika ņemtas Francijas, Vācijas 1919. gada un Šveices republiku satversmes. Pamatlikuma veidotāji gribēja izstrādāt labāko, brīvāko un tiem laikiem modernāko valsts iekārtu pasaulē. Satversmes sapulce apstiprināja arī jaunās valstis simbolus – ģērboni, karogu un himnu. – 1922. gada 3. novembrī Satversmes sapulce izbeidz savu darbību, jo 2,5 gadu laikā ir izdarīti visi iecerētie darbi. Tūlīt pat notiek pirmās Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanas. 1922. gada 14. novembrī jaunievēlētā Saeima ievēlēja pirmo neatkarīgās Latvijas valsts prezidentu. Par Jāni Čaksti nobalsoja 92 deputāti, 6 atturējās. Tik pārliecinošs balsojums augstajā namā bija reta parādība. Demokrātiskajā periodā Latvijā kopumā tika ievēlēti 3 prezidenti – Jānis Čakste, Gustavs Zemgals un Alberts Kviesis.
parlamentārā demokrātiskā valstī Latvija atkopās apbrīnojami ātri. 30. gadā, tas ir pēdējais gads pirms krīze ļoti smagi skāra. Mēs, protams, bijām trūcīga valsts, bet mūsu nacionālais koprodukts uz vienu iedzīvotāju tikai atpalika par 10-20 latiem no Somijas. Tikai par 10-20 latiem no Somijas. Līdz ar to, ja būtu bijusi brīvība, varbūt mēs šodien noteikti nebūtu tik augsti kā Somija, kas zina, bet mēs nebūtu arī tā atpalikuši kā Somija 3 reizes. Līdz ar to galvenais kritērijs, pēc kā mēs varam spriest par Saeimu un demokrātiju, ir tas, ka mūsu valsts tika atjaunota, viņa uzplauka neaprakstām ātri. Demokrātiskās valsts attīstība liecināja, ka Latvija ir uz pareizā ceļa. Pēc kara postījumiem atjaunojās saimniecība, sakārtojās zemes īpašuma jautājums. 10 gadu laikā kopš neatkarības pasludināšanas ar ārvalstīm bija noslēgti 209 dažādi starptautiskie līgumi, konvencijas. Nodibināta 21 diplomātiskā un 45 konsulārās ārvalstu pārstāvniecības. Latvijā bija augsts izglītības līmenis. Tā laika valstu starpā Latvija bija 9. vietā Eiropā pēc vidusskolēnu skaita. Pirmajos 15 pastāvēšanas gados tika uzceltas 240 jaunas skolas. Šeit redzam jauno paudzi, demonstrējot Latviju nacionālās dejas. Redzam mūsu skolu jaunatni, kas disciplinētos un saistošos kopvingrinājumos demonstrēja skatītājiem savus sasniegumus fiziskā audzināšanā. 1926. gadā atjaunoja dziesmu svētku tradīciju, 1931. gadā Latvijā darbojās 5 latviešu teātri, Nacionālā opera, 2 vācu, 2 krievu, 2 ebreju teātri, pa vienam poļu un lietuviešu teātrim. Sāka veidot brāļu kapu ansambli, par tautas saziedotiem līdzekļiem cēla brīvības pieminekli. 1925. gadā Rīgā darbojās pirmais radioraidītājs. 1928. gadā Spilvē izveidoja pirmo lidlauku. 30. gados Latvijā darbojās poļu, vācu, krievu aviolīnijas. Jau 1922. gadā likumdošana garantēja strādniekiem 2 nedēļu atvaļinājumu. Darbu uzsāka slimo kases. Valsts darbā strādājošie saņēma garantētas pensijas. Pieauga vidējais mūža ilgums. 19. gadsimta beigās vīriešiem tas bija 41,1 gads, 1925. gadā 50,7, bet 1934. gadā 55,4 gadi. Parasti jau mīlu citēt Čērčilu, sakot, ka demokrātija nav tā labākā lieta, kas ir izgudrota, taču nekā labāka nav. Un kāpēc tad tā? Demokrātija ir laikam tā dzīvotspējīgākā iekārta izrādījusies. Demokrātija dod iespējas katram individam izvēlēties, dod izvēles brīvību, dod iespēju piedalīties tādās sabiedriskās organizācijās, kādās viņš vēlas, dod iespēju arī darboties finansu un ekonomikas sfērā tik brīvi, kā viņš to grib. Es varētu papildināt, ka pirmkārt jau demokrātija jāuztver kā pilsoņu tiesību akceptēšana, jo pilsonis var izvēlēties, par ko viņam iet vēlēt, par ko viņam balsot, kādu politisko spēku izvēlēties. Demokrātija tā ir prasme rast kompromisu, un šī prasme tādā plašākā mērogā ir nepieciešamas tradīcijas un pieredze. Un ja šī pieredze trūkst un nav šo tradīciju, nav šīs pacietības rast kompromisu, māk piekāpties, tad šī iekārta nedarbojas tā, kā viņai to vajadzētu darīt. Ja cilvēki nespēj vai negrib aizstāvēt demokrātiju, visticamāk, ka demokrātija ies bojā. Nakts no 15. uz 16. maija 1934. gadā bija kā robežšķirtne Latvijas vēsturē, kas to sadalīja 2 pilnīgi atšķirīgās daļās. Parlamentārisma periods bija beidzies, un turpmākie 6 gadi tika pavadīti zem autoritārisma zīmes.
20. gadsimta 20. gados Eiropā bija 29 demokrātiskas valstis ar parlamentāru iekārtu. 1938. gadā jau 16 no tām demokrātiju bija zaudējušas. Laika posmā starp diviem pasaules kariem pastāvēja 3 totalitāras valstis. Padomju valstī bija marksisms, ļeņinisms, Vācijā nacisms, Itālijā fašisms. Pārējās valstīs labēja vai nacionalistiska diktatūra, autoritārisms. Pārsvarā šādos te režīmos nepastāv daudzpartiju sistēma. Valdība vai vara tiek saistīta ar vienu politisko spēku vai partiju, un šī politiskais spēks vai partija savukārt lielā mērā tiek identificēts ar kādu cilvēku. Tiek ierobežots noteikti brīvību un tiesību īstenošanas iespējas, palielinās valsts varas iespējas iejaukties cilvēku privātajā dzīvē un interešu īstenošanā, palielinās valsts varas, it īpaši valdības kā izpildu varas ietekme risinot interešu konfliktus, samazinās kolektīvo tiesību īstenošanu, proti biedrošanās tiesību, arī preses brīvības tiesības tiek ierobežotas caur lielāku valdības kontroli par to, kas tiek pausts medijos, un palielinās, tas ir interesanti, arī valdības ietekmi uz ekonomiku. Kāpēc demokrātija zaudēja? Iemesli ir vairāki. Pirmā pasaules kara sekas, sagrautā ekonomika, saimnieciskais haoss, grūtie atjaunošanas darbi vairoja cilvēkos ilgas pēc kāda, kas varētu izlemt viņu vietā, sakārtot, palīdzēt. Cilvēkiem nebija pieredzes, kā dzīvot demokrātijā. Viņi ticēja, ka harizmātisks vadonis viens spēs atrisināt problēmas. Latvijas demokrātijai trūka īsts tāds sociālais pamats, jo parasti uzskata, ka demokrātija var funkcionēt ļoti labi tajās valstīs, kurās ir plašs vidusslānis. Latvijā tāda plaša vidusslāņa nebija. Arī zemniecība faktiski aktīvi Latvijā neatbalstīja demokrātiju. Demokrātijas funkcionēšanu ļoti apgrūtināja arī tāds, moments, ka Latvijā nebija tāds ilgstošs ekonomiskās stabilitātes periods. Un šis faktors īpašu tādu nozīmi ieguva pašās 20. gadu beigās un 30. gadu sākumā, kad pasaulē izcēlās ekonomiskā krīze, kas satricināja visu valstu ekonomiku, arī Latvijā. Starptautiskajā tirgū sāka kristies cenas Latvijas eksporta precēm, kokmateriāliem, liniem un sviestam. Pirmo reizi demokrātiskas valsts vēsturē Latvijai bija budžeta deficīts, kuru nācās sekt no valsts rezerves fonda. Gada laikā 2-kārt pieauga bankrotējošo uzņēmumu skaits. Smagākais bija 1932. gads. Samazinājās imports un eksports, pilsētās pieauga bezdarbnieku skaits. Šodien nevienu nereģistrēs. Lēnāk! Kāpēc nereģistrēs? Tādēļ, ka darba nav. Mieru! Lai pasargātu saimniecību no lielākiem satricinājumiem un krīzes postošām sekām, tika palielināta valsts ietekme saimniecībā. Tādējādi izdevās noturēt stabilu valūtas sistēmu. Sociāldemokrāts Saeimas priekšsēdētājs Pauls Kalniņš Latvijas 15 gadu pastāvēšanas gadadienas svinīgajā sēdē 1933. gada 18. novembrī teica: Pēdējo 5 gadu posms liecina visgaišāk, cik dziļi ilgstošā vispārējā saimnieciskā krīze ir ietekmējusi nevien mūsu saimniecisko, bet arī politisko un kulturālo dzīvi. Pavisam greizi būtu par pašu politiskām un saimnieciskām kļūdām pagātnē un tagadnē darīt atbildīgu mūsu demokrātisko satversmi. Vājais punkts arī Latvijas situācijā bija pavisam niecīgā demokrātijas pieredze, tikai nedaudz vairāk par 10 gadiem. Tas bija pārāk īss laiks, lai iemācītos dzīvot pēc demokrātijas likumiem. Daudzi par visu ekonomikas nelaimi cēloni uzskatīja nevis pasaules norises, bet pašmāju parlamentārās iekārtas sadrumstalotību. Šādam uzskatam bija arī savs pamats. Tā kā nevienai partijai Saeimā nebija pietiekoša vairākuma, tad vienmēr bija jāveido koalīciju valdības, kurai katra partija un deputātu grupiņa izvirzīja savas prasības. Tautas mutē šo norisi sauca par partiju andeli. Izcilākie politiskie līderi, kuri bija ļoti daudz strādājuši, lai izveidotu neatkarīgu Latvijas valsti, vēlējās dot šai valstī arī ļoti demokrātisku, savam laikam ārkārtīgi modernu
satversmi. Un tieši šīs satversmes dēļ, tieši vēlēšanu sistēmas dēļ izplatījās ļoti daudzas nelielas politiskās partijas. Bet te pašā laikā šis lielais partiju skaits un ar to saistītā valdība nestabilitāte tomēr nebūtu vainojams pie tā, ka demokrātija beig galā sabruka. Ja mēs analizējam to, cik daudz likumu un lēmumu tika pieņemti, tad mēs redzam, ka šis skaitlis būtiski neatšķiras 20. gadu sākumā un 30. gadu sākumā. Līdz ar to nevar apgalvot, ka Saeima būtu kļuvusi funkcionēt nespējīga. Es domāju, Latvijai specifisks moments ir tas, ka tas bija gan 20. un 30. gados, gan arī aizvien vēl šodien. Proti, ka šī doma, ka kārtīgam pilsonim, kārtīgam Latvijas pilsonim ar politiku nepienākas nodarboties. Kārtīgs pilsonis ir labs saimnieks, labi saimniecības lietas pārzina un tādas lietas, bet ar politiku tik cik teiksim, vienreiz 4 gados jāaiziet nobalsot, izpildīt savu pilsoņu pienākumu. Ka, teiksim, kārtīgs pilsonis daudz politikā nejaucās. Var būt brīdis, kad demokrātija atrodas dziļā krīzē, bet tad ir jābūt cilvēkiem, gan tautas vidū, gan politiskās elites vidū, kuri prot un grib palikt pie šīm demokrātiskajām vērtībām un reformēt valsti tā, lai valsts paliktu demokrātiski. Protams, ir visvieglāk šādos brīžos iet autoritāro vai totalitāro ceļu, jo tas ir ļoti vienkāršs risinājums visu likvidēt, apvienot visu, lai ir viens vadītājs, viens līderis vai arī tikai viena grupa vada. Tas ir viss ļoti vienkārši, bet vai tas ir tautas interesēs, tas ir pavisam cits jautājums. Lietuvā autoritārais režīms tika nodibināts 1926. gadā, Igaunijā 1934. gada martā. Abu kaimiņu valstu piemērs iedrošināja Kārli Ulmani rīkoties līdzīgi. Godīgi sakot, protams, apvērsumam nebija nekāda attaisnojuma un nekādu nopietnu cēloņu izņemot vienu. Tas, ka viņš gribēja personisku varu, viņu uztrauca vēlēšanas, kas tuvojas 34. gada oktobrī. 31. gadā viņš nebija startējis ļoti labi. Viņš, protams, bija vēlēts, bet nekur ne ar pirmo numuru, lai arī viņš visur kandidēja kā pirmais, kā partijas priekšsēdētājs. 34. gadā varēja paredzēt, ka Zemnieku savienība iegūs vēl mazāk vietu, un faktiski viņa dzīvē jau nekā nebija bez politikas. Diemžēl viņam nebija ģimenes draugu, viņš nedzēra, nesmēķēja, viņa dzīve bija politika. Liela nozīme neapšaubāmi bija Ulmaņa spēcīgajai personībai un lielajai popularitātei tautas vidū. Neviens cits 25 gadus nav bijis politiskās dzīves virpuļa centrā. 1917. gadā viņš dibināja partiju Latviešu zemnieku savienību. 1918. gada 18. novembrī Ulmanis kļuva par jaunās Latvijas valsts pirmo ministru prezidentu. 4 reizes viņš bija ārlietu ministrs, 1 reizi kara ministrs, vairākas reizes apgādes un zemkopības ministrs. Ulmaņa politiķa talants vairāk izpaudās iekšpolitikā. 4 Saeimu laikā no 1922. līdz 1934. gadam nestabilāko, īslaicīgāko valdību rekords arī pieder Ulmanim. Vēsturnieks profesors Edgars Dunsdorfs, komentējot 1934. gada 15. maija notikumus, rakstīja. Ulmanim bija radies ieskats, ka Saeima ir tautas nevienprātības cēlonis, nevis otrādi, ka Saeima ir tikai tautas saslāņojuma atspoguļojums. Ja nu padzītu Saeimu, tad būtu novērsts nevienprātības cēlonis, bija Ulmaņa maldīgās domas. Otrs maldīgais Ulmaņa uzskats bija tas, ka valsts iet pretim sabrukumam. Viņam radās pārliecība, ka tikai viņš ir tas, kas var glābt valsti no sabrukuma. Tagad vēsturiskā perspektīvā var labi redzēt, ka doma par valsts tuvošanos sabrukumam bija maldi. No otras puses, nevar būt nekādu šaubu, ka Ulmanis, izdarot valsts apvērsumu, gribēja Latvijai labu. Nevar šaubīties par to, ka viņš Latviju mīlēja. Tikai tāda iekārta, kas samierina un izlīdzina visas interešu pretestības un sadursmes, var dot ilgstošu iekšēju mieru, darba sekmību, darba iespējamību un darba prieku. Viņš brauca viens pats ar drošku
tādu un zirgu priekšā un tādu žoķeni galvā. Un brauca un pieturēja un apstājās uz ceļa un runāja. Un kad aizbrauca, tad teica, vai tu zini, ar ko tu runāji? Es saku, nē, ar Ulmani. Nu, gan brīnums bija, ka es ar Ulmani runāju. Jā. Tā bija. Tā, te valkas skati, 20. gadi. Te ir valkā, te ir no 30. gadiem vingrošanas sporta svētki. Te ir, kurš tas ir, 35. gads. Te ir asaros skautu džamborei, un te ir staltie zēnu iesvietīšana. Man bērnība ļoti jaukām atmiņām ir saistīta, jo skolas gadi viss tāda gaišā atmiņā, es pateikšu. Valsts apvērsums bija rūpīgi plānots un labi organizēts. Tā norise bija precīza un saskaņota. Jau 7. vakarā tika izsludināta trauksme 5. Rīgas aizsargu pulkā. Armijas atbalsta nodrošināja kara ministrs ģenerālis Jānis Balodis. Krēslai iestājoties, valdības nams Krišjāņa Valdemāra ielā 3 bija pilnīgi tumšs. Šajā namā atradās ārlietu ministrija un valsts kanceleja, tur notika ministru kabineta sēdes. Ulmaņa dzīvoklis atradās nama 4. stāvā. Nosaucot paroli Jelgava, namā ieradās valsts apvērsuma politiskā vadība. Ulmanis, Balodis, Bērziņš, Gulbis un Skujenieks. Apvērsuma militārā vadība bija ģenerāļa Berķa un aizsargu priekšnieku rokās. 23:00 pilsētā atslēdz telefonus. Pēc pusnakts Rīgā ieradās ap 2500 aizsargu. Tika ieņemti svarīgākie objekti, taiskaitā Saeimas nams. Politiskās pārvaldes ierēģi, policija un aizsargi arestēja sociāldemokrātu līderus, Ulmaņa politiskos pretiniekus. 2 naktī Ulmanis kopā ar savu adjutantu Lūkinu devās uz Rīgas pili pie valsts prezidenta Kvieša un informēja par apvērsuma gaitu. Kviesis samierinājās ar notikušo. Valsts apvērsums notiek mierīgi, bez asins izliešanas un sadursmēm. Vienīgo šāvienu griezto šajā naktī raida Bruno Kalniņš, Saeimas deputāts, brīdī, kad viņu arestē šeit, Mežaparkā, savā īpašumā. Māja rītā Rīgā varēja vērot kareivjus, policistus, bruņotus aizsargus. Visur bija izlīmēts Ulmaņa un Baloža parakstītais uzsaukums. Mūsu rīcība nav vērsta pret Latvijas demokrātiju. Viņa grib panākt, lai partiju cīņas nenomāktu tautas veselīgo garu un tautas gribu. Valdība vienīgi vēlas iespējami drīz radīt apstākļus, kuros šis gars un šī griba var brīvi izpausties. Latvijā uzgavilēs latviskais un būs zudis svešais. Latvijā nebūs vietas ne šķiru, ne naida politikai. Kara ministrs Balodis izsludināja karastāvokli uz 6 mēnešiem. Es biju pilsētā un dabūju, vai ne, zināt. Es redzēju, vai ne to aizsargus, vai ne, atsevišķās vietās bija. Un jātniekus un zirgus un... Bet viss bija tā, nekādas, vai ne tādas, vai trači, vai kas. Nebija nekas. Tāpēc, ka iepriekšējā dienā visus tos salika cietumā. Tos, kas domāja citādi. Tā bija. Tos visus apcietināja, tad mēs ar šausmām domājam, šausmas, tik daudz cilvēku saliek cietumā. Es to nezināju, es tik vēlāk uzzināju. Un pēc tam mēs uzzinājām, ka pēc kāda pusgada viņus visus izlaida. Nebija nemaz pusgads, tā apmēram. Bija jau kas kreisi domāja un jā. Tā vai ne, sarunājās jau teica, kāpēc un tā, kas un būs, kāds cik slikti un tā vai ne. Bet tie arī neko daudz neprotestēja. Tad vairs nebrauc ar karogiem un nebļausījās un nesolīja un neplosījās tās partijas. Tad bija viens valdnieks
Un viņš noteica, viņš brauca, viņš gāja, bija viss mierīgi un labi. Kas liecina, ka Ulmaņa autoritārais režīms bija nedemokrātisks? Nelikumīga varas sagrābšana apvērsuma ceļā, politisko partiju aizliegums, satversmes apturēšana, Ulmaņa vienpersoniskā vara un personības kults, politisko pretinieku un oponentu vajāšana, latviskošanas politika, kas praksē nozīmē minoritāšu ierobežošanu, neiecietība pret kritiku, politiskā cenzūra. Šis apvērsums ir antidemokrātisks, šis apvērsums ir pretiesisks akts, kas ir vērsts pret Latvijas demokrātiju. Šis Kārļa Ulmaņa apvērsums likvidēja demokrātijas nostiprināšanās tradīciju Latvijas sabiedrībā. Šis apvērsums noved pie tā, ka tika padzīta saima, tika suspendēta, satvērsme, kaut gan bija, un netika arī izpildīti vēlāk solījumi dot latviešu tautai jaunu satvērsmi. Latviešu tauta tad zaudēja praktiski savas arī politiskās partijas. Latviešu tauta zaudēja iespēju kaut netieši piedalīties politisko procesu noteikšanā. Tagad visu faktiski izlēma viens cilvēks, izlēma Kārlis Ulmans. Ar laiku parādījās personības kulta iezīmes. Ulmani vairs nesauca par ministru prezidentu, bet gan par tautas vadoni. Daudzi mākslinieki un rakstnieki vēlējās viņam izdabāt. Tika gleznoti Ulmaņa portreti, grāmatu vākus rotāja vadoņa fotogrāfijas. Ulmanim pašam patika vadoņa loma, to viņš stiprināja braucienos pa valsti, sarunās ar ļaudīm. Arī parādēs un svētkos galvenā persona bija viņš. Ulmanis dzīvoja ar pārliecību, ka pats liktenis ir lēmis viņam būt par latviešu tautas vadoni. Zemkopis un strādnieks, jūsdams aiz sevis, kā par viņu doma un gādā, priecīgs un brīvs, iet savās ikdienas darba gaitās, pildīdams vadoņa aicinājumu, katrs savā darbā, visi valsts darbā. Demokrātiskā un autoritārā režīma atšķirības rāda arī to laiku avīžu virsraksti. Cilvēki laužas uz Saimu. Sociāldemokrāta solījumi lauksaimniekiem un viņu darbi. Vai jaunā Saima būs labāka? Stiprināsim demokrātisko satversmi. Visi Latvijas pilsoņi uz protesta mītiņu. Apturēta Saimas darbība. Valsts prezidenta atzinība par uzņēmību un neatlaidību. Prezidents mudina. Latviešu zemē tagad ir saimnieks. Tautas vadoņa slavas brauciens Valmierā. Ar laiku izpaudās tendence, ka no augstiem valsts amatiem bija jāaiziet visiem, kas kaut mazliet iebilda Ulmanim. Viņam piemita diktatoriem raksturīgā iezīme pulcināt ap sevi nevis zinošus, darba spējīgus, uzskatos neatkarīgus cilvēkus, bet gan pakļāvīgus, paklausīgus un lišķīgus. Nē, ievērojiet, ne! Kurš te ir prezidents un valdības galva? Kas drīkstētu par to šaubīties, jūsu augstā ekscelence? Nu tad ziniet, naudas mags pieder saimniekam, un es ar to rīkošos. Ulmanim var pārmest nepietiekamu aktivitāti ārpolitikā. Savas vadonības 6 gados viņš ne reizes neizbrauca no Latvijas ne diplomātiskā misijā, ne privātā braucienā. Mazvērības Ulmaņa valdība veltīja arī valsts aizsardzībai. Ulmaņa laikā tika gūti panākumi lauksaimniecībā un valsts saimniecības izveidošanā. Tomēr, gribēdams tautai palīdzēt un sagādāt tai labāku nākotni, viņš īstenībā atņēma tai pašlemšanas tiesības, privāto saimniecību lielā mērā pakļāva valsts kontrolei un daļēji pārvērta valsts saimniecībā. 30. gados, pēc tam, kad Latvijā pie varas nāca Kārlis Ulmanis, situācija Latvijas rūpniecībā bija visai īpatnēja. No vienas puses Ulmanis uzskatīja, ka Latvija iet uz sabrukumu, un tādēļ valstī ir jādara ļoti daudz, kas, lai glābtu šo te sabrūkošo Latviju, un tajā skaitā arī rūpniecību. Valsts centās gan atļautiem, gan neatļautiem līdzekļiem pārņemt daudzus uzņēmumus savās rokās, dibinot valsts akciju sabiedrības. Ulmanis bija visnotaļ kvēls lauku atbalstītājs, mazie sīkie zemnieki pieprasīja, lai valsts garantē viņiem cenas, lai valsts garantē viņiem iepirkums. Un valsts to arī mēģināja veikt, bet tas tika darīts uz
otras saimniecības nozars uz rūpniecības rēķina. No otras puses, Ulmaņa laikā tika veikti ļoti vērienīgi projekti, kas nāca par labu Latvijai. Kā pirmais un lielākais jāmin, protams, ir Ķeguma hidroelektrostacijas uzbūve, kas ļāva veikt gan dzelzceļa elektrifikāciju, gan lielus pasākumus rūpniecībā, ražošanā. Ar pluszīmi jāvērtē Ulmaņa centieni izglītot tautu. Latvijā cēla jaunas skolas, īpaši provincē, pat 94 gadā. Studentiem piešķīra valsts stipendijas 80 līdz 100 latu apmērā. Nodibināja Latvijas vēstures institūtu un Tēvzemes balvu. Tika īstenota draudzīgā aicinājuma ideja ziedot savai skolai. Šajā laikā tika pabeigti brāļu kapi, brīvības piemineklis un daudz kas cits. Tas labums mūsu tautai bija tas, ka 6 savas valdīšanas gados viņš ārkārtīgi lielā mērā cēla mūsu tautas nacionālo pašapziņu, uzticēšanos saviem spēkiem, cēla arī tautas garīgo kultūru tik īsā laikā. Latviešu valoda iegūta daudz lielāku nozīmīgumu nekā jebkad tas ir bijis mūsu tautas vēsturē. Lūk, manā skatījumā tas ir tas galvenais sasniegums. Tas arī politiski mums bija ļoti svarīgi, jo šie 50 vācu un krievu okupācijas gadi, kā to rāda mūsu tautas straujā nacionālā atmoda 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā, šie 50 gadi nevarēja pilnīgi apdzēst šo nacionālo pašapziņu. Kaut arī šie 50 gadi pagāja varmācīgi uzspiestas ideoloģijas un rusifikācijas ietekmē, un īsais vācu laiks, protams, arī nacionālās sociālistiskās ideoloģijas ietekmē. Tā palika, un tas ir noteikti Kārļa Ulmaņa autoritīvā režīma valdīšanas laika iegūms visai mūsu tautai. Tikai kopoti, vienīgi un pilnīgi organizēti visas tautas spēku līdzekļi būs pietiekami saimniecisko un kultūrālo uzdevumu veikšanai, patstāvības un neatkarības nodrošināšanai. Tāpēc mans sauciens un aicinājums nākotne ir, bet ciešāk saslēgsimies nesalaužamā gribā vienībai, vienotībai. 15. māja režīms bija viens no autoritārākajiem Baltijā, kas nesaglabāja tautas vēlētu pārstāvniecību. Saeima bija atlaista un tās funkcijas pārņēma valdība. Latviju Ulmanis pārvaldīja ar paša izraudzīta ministru kabineta palīdzību, un tas 1936. gada 12. martā viņu iecēla arī valsts prezidenta amatā. Šodienas Latvijā Ulmaņa personību vērtē pretrunīgi. Ir daļa cilvēku, kuriem Ulmanis ir neaizskarams svētums, bet citi savukārt saskata viņa politiskās kļūdas un ir gatavi viņu parodēt. 2001. gada oktobrī sabiedrību uz diskusiju rosināja Mākslas akadēmijas studenti, vairāk nekā 20 darbos attēlojot Kārli Ulmani. Šī studentu grupas izstāde, vai latvieši ir pārslimojuši vajadzību pēc nācijas tēva, sabiedrībā izraisīja asas pārrunas. Cilvēki atcerās Ulmaņa laiku kā labus laikus, jo tas bija laiks starp ekonomisko krīzi, starp parlamentāro krīzi un starp padomju okupāciju. Tas bija laiks, kurā patiešām Latvijā, varētu teikt, bija miera laiki un zināms uzplaukums. To brīdi autoritārais režīms atbilda Latvijas sabiedrības, lielas daļas Latvijas sabiedrības prasībai iekšējai. Un tad atkal vēlreiz atkārtojās šis te moments par šo te labo pilsoņu tēlu. Tātad labais pilsonis, viņš tiek atbrīvots no šī te pārlieku smagā politiskā sloga. Kā ar to Ulmaņa režīmu seku izvērtējumu? Viņas sekas varbūt visnegatīvākās ir tādas, bet viņas izzudīs pakāpeniski. Kad cilvēki iedomājas, ka viens cilvēks var atrisināt jūsu problēmas. Katnāks viena stingra roka, tagad samazinās gāzes cenas, īres griestus tur pazeminās, to man iedos pensijas visiem, un viss būs kārtībā, un ka tas var būt. Tas tā nevar būt. Arī viņa laikā tā nebija. Nodokļi auga. Skaidra lieta, ko zemnieks saražoja, to centās iepirkt, bet
Kur te to naudu ņemt? Auga nodokļi pilsētniekiem, rūpniekiem, uzņēmējiem. Līdz ar to tas visnegatīvākais ir iedoma, ka dzīve var būt vienkārša, ka manā vietā grūto dzīvi, bet dzīvei obligāti jābūt grūtai. Kas tā ir par dzīvi, ja nav grūta? Tikai komunismu utopijā vai rasismu utopija. Viss ir viegli. Ziniet, apkausim šķiras ienaidniekus, dzīvosim kā cepuri kūdami. Dzīve pēc definīcijas ir grūta, un viņa jāatrisina man pašam. Cik lielā mērā nepretošanās PSRS diplomātiskajiem un militāriem spiedienam noteica apstākļus, ka uz to brīdi Latvijā visa vara un arī rīkoties spēja atradās viena cilvēka, Kārļa Ulmaņa rokās. Ja Latvijā 1940. gadā būtu pastāvējusi Saeima, vai tad arī padomju karaspēks būtu šķērsojis Latvijas robežu? Es 17. jūnijā es no Madlienas iebraucu Rīgā, es biju pie studiju biedra. Un es tramvaju braucu. Mūs apturēja taisni pie prefektūras. Tā kā tur bija vai ne tilts, pa tiltu nāca brauc iekšā tanki. Un vēl viņam tas antenas sitās jau pie tramvaja tiem augšā vadiem. Un taisni apstājās, mūsu tramvaja priekšā apstājās, un tramvajā viss, lielā daļa visi raudāja. Jo sapratu, kas pa lietu. Kad Krievi brauca iekšā, tad es arī stāvēju uz Aspāzijas bulvaru un raudāju. Es nezinu, kāpēc, bet raudāju. Kad Krievi redzēja, tanki gāja un brauca, un es stāvēju un raudāju. 15. maijs ievadīja gandrīz 60 gadus ilgo antidemokrātiju Latvijā, kura mainījās formā un intensitātē. Pašmāju vadoni nomainīja PSRS, Vācijas, atkal PSRS okupācijas. Ja mēs šo apvērsumu un šo 6-gadīgo režīmu apskatām tātad nevis no latviešu tautas tāda nacionāla politiskā viedokļa un salīdzinām tad lūk šīs divas ideoloģiskos iedzienas demokrātija un diktatūra un skatāmies vēl tālāk uz priekšu, kur šī diktatūra noveda Latviju 1940. gadā. Tā lūk, te ir saskatāma Kārļa Ulmaņa gan personīgās dzīves, gan arī viņa kā politiķa traģēdija. Viņš ticēja demokrātijai. 1934. gadā viņš bija tas pats, kas šo demokrātiju samīdīja kājām. Un es domāju, ka tā lūk ir viņa traģēdija arī tādā nozīmē, ka viņš kļuva diktators un 1939. 40. gadā būdams diktators, pielaida šīs vēsturiskās ļoti smagās kļūdas. Mūsu zemē kopš šī rīta ienāk padomju karaspēks. Tas notiek ar valdības ziņu un piekrišanu, kas savukārt izriet no pastāvošajām draudzīgajām attiecībām. Es palikšu savā vietā, jūs palieciet savējās. Ulmanim nav nekādas atbildības par 40. gadu. Tā ir šausmīga pārvērība, ko dažreiz cilvēki, tas gribas tā padomāt, kas būtu, ja bijis parlaments un, ziniet, nebūtu vadoņa, tu tad gan izdzīvot totālas blēņas. Staļinu tas absolūti neuztrauc. Viņš iebruka Somijā, kurā bija parlaments, tikai Somu šausmīgā pretošanās to izglāba. Bija parlaments vai ne, tādiem monstriem kā Staļins un Hitlers, tas nenozīmē neko. Līdz ar to Ulmanim nav nekādas atbildības par to, ka valsts aizgāja bojā. Viņš darīja visu, lai viņu izglābtu, visu, bet vienkārši bija bezizēja. Vienīgais, ko var pārmest, ir tas, ka politiski pat nepretojās, pat nepateica, ka, ziniet, viņi nāk un okupē. Valsts attīstībai ir tikai divi ceļi. Parlamentārais un nedemokrātiskais. Kuru no šiem ceļiem iet, katrai tautai ir jāizvēlās pašai. Cik gudra un saprātīga būs tauta, tik gudri un saprātīgi būs arī šīs tautas priekšstāvi.